Sveicināti, cienījamie skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Kāpēc un es, Alīna Lastovska. ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi par Ukrainu un drošību lika, ja ne gluži krist panikā, bet satraukties daudziem. Eiropas līderi uz to ir atbildējuši ar plānu audzēt militārās spējas un palielināt atbalstu Ukrainai. Par mūsu izdevumiem aizsardzībai, par Latvijas drošību un to, vai šis ir labākais laiks valdības restartam. Plašāk raidījumā. Sveicināti, un tad mums studijā ir gan eksperti, gan politiķi. Daiga Mieriņa, Saeimas priekšsēdētāja, Zaļo un Zemnieku savienība. Sveicināti! Labdien! Ināra Mūrniece, ārlietu komisijas vadītāja, Nacionālā apvienība. Sveicināti! Ainārs Latkovskis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs, Jaunā vienotība. Sveicināti! Raimonds Bergmanis, aizsardzības komisijas vadītājs, apvienotās saraksta pārstāvis. Labdien! Labdien. Un Gins Iegermanis, atvaļinātais vēstnieks. Sveicināti! Labdien. Un Jānis Garisons, aizsardzības ministrijas bijušais valsts sekretārs. Sveicināti! Jums te vairākiem ir arī bijušo ministru amati, vairāk ir arī Nacionālās drošības padomes locekļi, lai gari nepiesauktu to, mēs sarunas gaitā visu noskaidrosim. Un atgādināšu arī skatītājiem, ka mums ir iespēja uzklausīt arī jūsu jautājumus. Droši sūtiet tos vietnē slido.com/drošība vai arī izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat uz ekrāna. Aicinājām šodien uz sarunu arī aizsardzības ministrijas un arī progresīvo pārstāvis, bet viņam nebija iespējas piedalīties. Bet, domāju, ka tiksim galā arī šādā sastāvā. Un vispirms sāksim tad par pēdējo dienu politiskajiem paziņojumiem, kas raisīja daudz jautājumu un arī satraukumu. Tas, kas visus satrauc, ļoti daudz paziņojumu no ASV prezidenta Donalda Trumpa, nosauca Zelenski par diktatoru, teica, ka ASV veiksmīgi risina sarunas par kara izbeigšanu ar Krieviju, tad runāja par to, kurš tad apšaubīja, kurš tad ir vainīgs šajā karā, un ļoti, ļoti daudz citu jautājumu. Daudz priekšvēlēšanu ASV, priekšvēlēšanu diskusijās runājam par Trumpa kungu, par to, cik viņš ir neprognozējams, bet vai šie visi pēdējo dienu izteikumi, vai kādu šeit studijā ir pārsteiguši? Es domāju, sāksim ar ārpolitikas ekspertiem. Degarmaņa kungs. Tas ir normāli. Trumps vienmēr gribējis pārsteigt, radīt hausu. Līdz ar to nav jābrīnās, ka viņa paziņojumi turpinās pārsteigt un ne tikai mūsu Latvijā, Eiropā, bet arī pašā Amerikā. Viņš vienkārši šobrīd plosās. Un, tas, cik ilgi šis periods turpināsies, to, protams, arī prognozēt nevar. Bet, protams, tā problēma ir viena lieta, ka ir nepārtraukti kaut kādi jauni paziņojumi, otrs ir mēģināt saskatīt, ko viņš ilgtermiņā, ja vispār mēs varam domāt, ka viņš ilgtermiņā domā, ko viņš vēlas sasniegt. Un, pagaidām var tikai kaut kādas dažas lietas nosaukt. Un kādas ir tās dažas lietas? Ja mēs skatāmies tuvāk mūsu robežām, tad izbeigt kāru Ukrainā. Turklāt amerikāņu ārpolitiskajā retorikā šobrīd ir parādījies, viņi vairs pēdējās dienās tiek gatavots G7 paziņojums saistībā ar Krievijas agresijas 3. gada dienu. Amerikāņi negrib to parakstīt, amerikāņi negrib arī parakstīt gaidāmo rezolūciju apvienotajās nācijās, vai vismaz šobrīd saka, ka viņi negrib parakstīt. Viņi izvairās lietot vārdu agresors, un tātad šis ir pilnīgi kaut kāds jaunas lietas, bet mēs varam vēlāk detaļās. Vēlāk detaļās, Garsona kungs, visi šie paziņojumi, to drošības situāciju pie mums dara sliktāku? Varbūt sākšu ar to gaidiem vai nē. Es domāju, gan jā, gan nē. Iespējams, ka tas, kas man tā retorika, manuprāt, bija gaidīta.
bet kas man pārsteidza, un varbūt vairāk nekā bija gaidīts, tas, ka faktiski ASV ir izvēlējušies, es sagaidīju, ka būs tāds no spēka pozīcijām tā sarunas ar Krieviju, un šeit pagaidām mēs redzam to, ka tās pozīcijas faktiski ir vājinātas. Jau pirms sarunām tika atdotas daudzas lietas, kuras varēja pārdot par ļoti dārgu naudu, kad vai pašu zvanu. Jo Putinam nav izdevies, viņam vajadzēja to zvanu. Bet te patiesībā vienīgais, kas man liek domāt, ka Trumpa kungam ir divi mērķi. Pašlaik man tā sāk izkristalizēties. Viens mērķis ir maksimāli ātri izbeigt karu, kā viņš arī ir solījis. Un otrs ir faktiski padarīt Krieviju par sabiedroto cīņā ar Ķīnu. Vismaz, man liekas, tā viņa uztverē, man liekas, tas ir tas otrs mērķis. Bet man liekas, ka, skatoties tiem komentāriem un kopumā mūsu situāciju, es varbūt aicinātu arī mēdījus, amatpersonām un politiķiem nelikt komentēt Trumpa katru izteikumu, jo, man liekas, mums ir svarīgi pazdēt koncentrēties uz darāmiem darbiem un nemēģināt uzkurināt, jo, man liekas, tā atmosfēra jau sāk uzskaitēties par daudz. Jūs pieminējat, nevajadzētu likt komentēt katru Trumpa izteikumu, precīzi tādu pašu vēstījumu teica arī premjerministre Evika Siliņa, varbūt Latkauska kungs, ne katru izteikumu, bet uz ko šis viss jūsuprāt ved? Kāds varētu būt situācijas turpmākais risinājums vai virzība? Pirmkārt, es šeit skaidri pateikšu, ka mūsu strateģiskais partneris ir Amerikas Savienotās valstis. Lai kāds arī būtu Baltā nama saimnieks, Amerikas Savienoto valstu militārās spējas ir tādas, kādas nespēja piedāvāt neviena cita no NATO dalību valstīm, un mums, atrodoties blakus agresoru valstī, šādas militārās spējas, ko piedāvāt mūsu strateģiskais partneris, ir vitāli nepieciešams. Līdz ar to mūsu diplomātiem, mums kā politiķiem ir jāuztur pēc iespējas labākas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm un arī ar Baltā nama saimnieku. Pat ja Baltā nama saimnieks runa lietas, kas ir pretrunā tām. Es domāju, pirmkārt, arī saprātam. Jebkurš, kas vēroja Trumpa administrāciju un pašu Trumpu viņa pirmā termiņa laikā, labi saprot, ar ko mēs nodarbojamies, ja tā sacīt var. Bet ir viena lieta, man bija iespēja otrdien tikties ar ASV kongresmeņiem NATO galvenajā mītnē Briselē un arī uzdot viņiem šo jautājumu. Viņa atbilde ir diezgan tieša. Ja kāds mēģina tulkot, ko darīs Trumps no viņa izteicieniem, tad nepūlaties. Tas nekad nevienam nav izdevies, un arī Trumpa darbības nav balstīts uz viņa ierakstiem kādreiz Twitterī, tagad citā sociālajā platformā. Bieži vien tas ir balstīts līdzīgi kā par 51. štatu padarīt Kanādu, ir balstīts uz konkrētu personisku nepatiku. Bet runājot ar vienu no ASV kongresmeņiem, šajā gadījumā demokrātu, kam būtu interesi uzskatīt, ka briesmīga situācija, viņš teica, ir viens drošības ventīlis. Trumps viņam ļoti nepatīk zaudēt, vai viņam visvairāk nepatīk, ja viņu uzskata par zaudētāju. Viņš saka, viņš nekad Ukrainas pamieru vai mieru nenoslēgs tādu, ja sabiedrība vai pasaule uzskatīs viņu par zaudētāju, ka viņš ir zaudējis Putinam. Un demokrāts, nevis republikāns, apgalvoja, ka tas ir drošības ventīls. Es vienkārši pārstāšu šo, bet tajā pašā laikā es piekritīšu Garisona kungam. Es neesmu kautrējies atbildēt par šo, bet uzsvars ir šāds. Latvijai, Amerikas Savienotās valstis un to klātbūtne šeit ir vitāli nepieciešamība. Līdz ar to izturēsim tvīta paziņojumus, visu pārējo, bet strādāsim, jo mums ir savas intereses. Tas jau arī jautājums par vērtībām. Kurš vainīgs pie kara, vai Zelenskis tiešām ir diktators, tas nav tikai tādi paziņojumi, tas ir ļoti skaidri pretrunā. Protams, ka šāds paziņojums neatbilst patiesībai, bet vai mums tagad, es nesaukšu vienu politisko partiju, kas iznāca ar paziņojumu, ka mums ir jāvēršās pret visiem diktatoriem, lai kā būtu,
tie, kas tā mēģina darīt, apdraud mūsu attiecības. Mēs varam morāli to nosodīt, bet visādā gadījumā, redzot konkrēto ASV valsts prezidentu un zinot viņa darbību pirmajā termiņā, es no tā atturētos, jo vēlreiz mūsu valsts drošība, latviešu tautas izdzīvošana, demokrātija ir daudz svarīgāka par kaut kādu nosodījumu ierakstam Twitterī. Bergmaņa kungs, jūs partijas vai kolēģis Edgars Tavers daudz ir sociālajos tīklos izteicies par prezidentu Trumpu, arī ap vēlēšanu laiku viņš teica, ka viņš ir optimistisks. Tagad šīs optimisms jums, jūsu kolēģiem, ir mazinājies par Trumpa kungu? Es nesakoju līdzi Tavara kunga, ko viņš tur raksta. Varbūt vajadzētu, jā, bet es man liekas to, ko Latkovs kungs teica. Mums vajag tikties, un tad es ar Tavaru kungu regulāri katru dienu tiekos, un tad es zinu, kas notiek un kā. Un, diemžēl, šie sociālie tīkli ir tā pazīme, kas šobrīd rada tādu. Mēs arī redzam, ka mūsu valstī iekšpolitiski mēs ļoti daudz ko uzzinām no sociālajiem tīkliem, un tad arī uz to reaģējam. Bet man šķiet, ka man arī pašam tiekoties Latvijas valsts un 3 Baltijas valstu delegācijas sastāvā pirmajā kadencijā ar Trumpa kungu Baltajā namā. Mēs ar Rinkeviču kungu tajā brīdī viņš bija ārlietu ministrs. Mums bija pavisam cits priekšstats, kad pēc tās tikšanās. Jo tā tikšanās bija pilnīgi savādāka nekā varbūt mums visiem priekššķietami dodoties uz viņu vajadzētu viņai būt. Un tas ir tas, par ko, un šobrīd, es domāju, mums visiem vajadzētu, es nezinu, varbūt šī ir taktika tieši šādā veidā realizēt to, ko viņš ir pasaulē solījis 24 stundās. Šāda reakcija tiek izsaukt visā pasaulē, un tad beidzot arī ķeramies kaut kam klāt un daram. Un iespējams, ka tā ir, bet skaidrs, ka šie sociāla tīklu dzīve tajos, tas, man liekas, ir šobrīd diezgan liels izaicinājums, un mēs nepavelti redzam, piemēram, dažu sociālo tīklu. Jūs arī pie to piekritat tiem cilvēkiem, kas saka, nekomentēsim katru izteikumu, skatīsimies nevis uz vārdiem, bet uz darbiem. Un drošības ziņā tad jūs esat diezgan droši joprojām par visām garantijām un situāciju. Tad es droši vien, tad man ir jāiet prom, ja es neticētu tam, un man nav pamata neticēt, jo, kā es teicu, es pats biju arī tajā samitā klāt, kurā arī atkal bija Rinkeviča kungs un mūsu valsts prezidents. Tajā brīdī, kad Trumpa kungs palūdza atstāt delegācijas, un viņš gāja cauri tam, kas, kā jūs minējat, ir tā vērtība. Jo mēs visas valstis, NATO valsts, tā ir vērtība vai nav? NATO augstāko visu valstu vadītāju uzlikts paraksts, ka viņi pildīs solījumu 2014. gadā, ka līdz 24. gadam pilnīgi visas NATO valstis būs sasniegušas 2%. Tā ir taču vērtība, jo tur mēs esam likuši visas savus parakstus. Lūk, un tas ir tas, ko arī šobrīd Trumpa kungs arī tajā tikšanās reizē aicināja. Mēs visi parakstījāmies un solījām to darīt. Bet mēs kāds pildam un kāds nē. Un tas ir tas, es domāju, ka arī šajā gadījumā Hāgā, šajā vasarā, būs ļoti liels izšķiršanās par to, uz kurien mēs virzīsimies. Un šobrīd šis cirkulējums, kas cirkulē 3,7%, kas būtu vidēji nepieciešams valstī, tas jau nav pēkšņi kaut kā radies. Ja mēs paskatāmies, kas notika augstā kara laikā, tad tieši 3,3% bija vidējais atvēlētais NATO dalību valstīs aizsardzība. Un svarīgākais, par ko Hāgā būtu jāvienojās? Šobrīd jau ir grūti to paredzēt, bet viens no tiem būs, protams, šie resursu atvēlēšana un militārā industrija, kā mēs to visu varēsim realizēt. Jo viens jau, kā tas tāds žargons, kas šobrīd ļoti ar procentiem jau nekaro, bet ir vajadzīgas lietas, un šobrīd mēs redzam, ka Eiropā militārā industrija ļoti, ļoti smagi funkcionē, un mēs jau, nav nekāda noslēpuma cilvēkiem. Mēs solījām Eiropu piegādāt 1 miljonu 155 mm lādiņus.
Ir pagājuši 2 gadi, mēs vēl to neesam izpildījuši. 2 gadi. Un tajā pašā laikā Ziemeļkoreja piegādāja Krievijas pusē 6 līdz 8 miljonus. Nu, tad kā lai tie Ukraiņi cīnās? Un tas ir tas, kas droši vien šobrīd mums būs jārunā, un tie būs šie jautājumi, un tas arī būs. Domāju, Hāgā būs, būtībā jau gandrīz katrs no NATO samitiem ir vēsturisks, bet Hāgas varētu būt pavisam vēsturisks. Mieriņas kundze, jūsu tāda varbūt īsa refleksija par pēdējo nedēļu notikumiem un izteikumiem? Mēs varam izdarīt vairākus secinājumus. Pirmkārt, mums ir viens no secinājumiem, ka mums ir vairāk jārunā arī ar Trumpa administrāciju, un tas nozīmē, ka visiem mums, tostarp Baltijas valstīm, tostarp arī Eiropai, ir jāstiprina savas diplomātiskā pārstāvniecība tur uz vietas, Vašingtonā, lai varētu runāt gan ar kongresmeņiem, gan ar senatoriem, un stāstīt gan mūsu pozīciju, gan to, kā mēs redzam lietas, un tostarp jau visus pieminētos komentārus. Esot Vašingtonā 3 Baltijas valstu spīkeriem pagājušā gadā, mums bija skaidri nepārprotami pateikt, jūs Eiropieši esat pārāk diplomātiski, tātad tas, ko viņi sagaida no mums, ir skaidru valodu. Un varbūt tieši arī viss tas, kas pēdējās dienās te izskan, ir varbūt ļoti skaidri signāli arī tam, lai mēs varētu atbildēt un runāt par to, kā mēs redzam gan šo miera līguma noslēgšanu, gan kas ir mūsu prioritātes, gan vajadzības, gan arī kā mēs to redzam, nevis aplinkus, bet tieši pasakot pretī, ka mēs piekrītam vai nepiekrītam vienam vai otram uzstādījumam. Tostarp arī, kā mēs redzam, gan arī NATO kopējo situāciju. Un te es vēl gribu pieminēt, ka vispār NATO 5. pants vēlreiz tikai atgādināšu, tika iedarbināts vienu reizi, un tas bija faktiski simboliski pēc 11. septembra terora akta, un to iedarbināja pati Amerika. Tā kā vēl joprojām tas, ko arī Latkovska kungs teica, mēs esam viena no stiprākām militārām organizācijām, un nekas šobrīd neliecina, ka būtu kaut kā savādāk. Tāds diezgan mierinošs arī vēstījums. Mūrnieces kundze, piekrītat šiem viedokļiem? Mēs es varētu teikt, ka mēs vai pasauli tādā emocionālā virpulī ir iegājusi, komentējot komentārus par komentāriem, un nākamie komentāri eskalē vēl nākamos komentārus. Ir jātiek uz tādas racionālas takas. Un manā skatījumā tā taka, kas būtu ejama, ir stiprināt NATO, stiprināt mūsu reģiona drošību. Mēs esam īpaši ievainojams reģions, īpaši ievainojamā situācijā. Palīdzēt Ukrainai tik maksimāli daudz, cik tas ir iespējams. Un trešais, vājināt Krieviju visiem iespējamiem līdzekļiem. Te būtu sankcijas, un drīz būs arī nākamā 16. sankciju pakete pret Krieviju. Un viss Krievijas izolācija, kas būtu jāturpina, un visi pārējie iespējamie pasākumi, tagad neieejot detaļās. Bet Amerikas Savienotās valstis, mūsu strateģiskais partneris, arī esot Briselē, arī man tikai citā dienā, kā Latkovska kungam, bija ceļš uz NATO pārstāvniecību Briselē, un bija iespēja gan uzklausīt brīfingus, saprast, kādi ir tie aktuālie jautājumi. Un jāsaka, tas vēstījums, ko mēs varam teikt cilvēkiem Latvijā, ir labs. NATO strādā konsekventi pie aizsardzības plānu pilnveidošanas, tajā skaitā mūsu reģionam, vēl jau vairāk tāpēc, ka ir gan Somija, gan Zviedrija pievienojusies. Un jā, mums pašiem daudz vairāk arī ir jādomā un jāuzrunā Eiropas Savienība par austrumu robežu stiprināšanu un par militārās industrijas stiprināšanu. Blakus minot, atbalstot Ukrainu, neaizmirsīsim ne tikai nogādāt Ukrainā militāro palīdzību un apmācīt Ukrainas karavīrus, bet ir vēl viens tāds atzars, kas būtu jāņem vērā, ieguldījumi Ukrainas militārajā industrijā, kur ir starp citu attīstījusies milzu soļiem. Un tas nozīmētu, ka mēs viņus stiprinām un Ukraiņi saražo uz vietas to, kas viņiem pašiem ir vairāk nepieciešams. Šeit es gribētu nedaudz arī paspēt parunāt par to,
Kā varētu risināties, kā varētu noslēgties šīs sarunas? Pagaidām Ukraina šajās sarunās nebija iekļauta no Trumpa administrācijas puses. Iegramaņa kungs, kā jums šķiet, uz ko šīs sarunas varētu virzīties? To nevar atbildēt pilnīgi neviens, pat Donalds Trumps. Bet ir daži interesanti aspekti, par kuriem ir vērts padomāt. Viena lieta, kāpēc Eiropa nav pie galda? Eiropa nav pie galda, tāpēc, ka Eiropa neko nevar piedāvāt amerikāņu acīm. Nav jēgas viņiem neko prasīt. Viņi atnāks, viņi tur pačīkstē, es tagad tā mēģinu tūkot, atnāks pačīkstēs, jau mēs redzējām, tas bija labi, ko darīja Makrons pirmdien, aicinot visus sapulcēt, ne visus, mazu bariņu sapulcēties. Bet, vienalga, Makrons spēja ar kaut kādu soli, jo, ja mēs skatāmies ar amerikāņu acīm, tad jautājums ir, ko tā Eiropa var? Vai viņi kaut ko arī Bet, var? Ja amerikāņi skatās uz mums tādām acīm, un jūs, Latkovskis kungs, sakat, ka mums Amerika joprojām ir ļoti svarīgs strateģisks partneris, tās attiecības tādas ļoti, ļoti nevienlīdzīgas. Bet uz ko mēs reaģējam kopumā? Viņi skatās. Tas pats piedalījos strīdā, kur kanādieši bija nikni uz amerikāņiem politiķi un piecēlās amerikāņu kongresmenis un pateica, mīļie draugi, mēs joprojām jūs mīlam. Viņi nemēģināja atspēkot savu prezidentu vārdus, bet viņš teica, bet 1,36 aizsardzības budžetā, beidziet. Tas pats, kas attiecās uz daudzām Eiropas valstīm. Jūs paskatāties, ja jūs salīdzināt tabulas dzīves līmenis, Eiropā ir augstāks nekā vidējais Amerikas Savienotās valstīs. Veselības nodrošināšana, kur Amerikā viens no galvenajiem healthcare jautājumiem ir, viņi iegulda aizsardzībā, ar ko nodrošina Eiropas aizsardzību. Tā pašā laikā Eiropa iegulda labklājībā, izglītībā un dzīves līmenī ir priekšā Amerikas Savienotām valstīm. Un Amerikā vienmēr bijuši divi šie virzieni. Kurš man palīdzēs? Cilvēks no meža parka. Viņš māka, es no laukiem. Es tādus smagus vārdus nemētājos, neesmu tik. Tāda veida, bet es gribu pateikt, skatīties uz iekšienu vai uz ārpus. Pašlaik administrācijā ir ļoti daudz cilvēku un priekšvēlēšanas bija balstīts uz to, ka skatīties uz iekšpusi. Un uz to tika bāzēts, mēs, amerikāņi, maksājam par to, ko būtu jāmaksā Eiropiešiem vai, teiksim, Kanādai. Tā kā tur jau nav nekā tāda. Piekrīt tiem, ka tie paziņojumi ir neakceptējami, bet vēlreiz. Es nestrīdēšos un nenorādīšu, kādus paziņojumus viņiem izsniegt. Man svarīgi ir, lai viņu darbības būtu tādas, kas nodrošinātu ilgstošu mieru. Ja jūs jautājat, kas būs, visticamāk, pirmais būs kāds pamieris, par ko vienosies. Un tad tikai mēģinās jau runāt tālāk, kāds tad miers būs attiecībā uz Ukrainu. Bet Latvija, ja arī kopā nebūs tāda lēmuma, tad dažas Eiropas valsts jau ir paziņojuši par to, ka varētu nosūtīt, un arī Latvijai būtu jānosūta. Tas ir jautājums par daudzumu, par to, kas pēc tam mūs šeit piesedz, ja mēs nosūtam un kādu daudzumu. Varbūt tas nav liels, tā tad nav nepieciešams papildus ieguldījums no NATO šeit austrumu flangā. Bet mums būtu jāpiedalās pat, ja amerikāņi uzskata, ka tas jānodrošina tikai Eiropai, tad Eiropai tas arī būtu jānodrošina. Respektīvi, Eiropas un vai Latvijas karavīri Ukrainā, tas ir tālākās nākotnes lēmums, bet principā konceptuāli diskusiju par šo tādu vai lielu domstarpību nav, Mūrnietes kundze, mēs būtu gatavi to darīt. Protams, jā. Mēs saprotam, ka Krievija ir mūsu lielākais drauds gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un droši vien mums te ir jādomā ilgtermiņā. Ja mēs izvietojam karavīrus, tad mēs atbalstam Ukrainu, mēs nodrošinām arī sava reģiona drošību. Te nav nekādu domstarpību. Es domāju, visām valstiski domājošajām politiskajām partijām, gan koalīcijā, gan opozīcijā, te nevarētu būt liela domstarpība. Tas, ka mēs gribētu palielināt mūsu starptautisko militāro kontingentu Latvijā uz tā rēķina, ka mēs nosūtam savus spēkus, jā, pilnīgi noteikti. Un tad tās ir sarunas gan ar kanādiešiem, kā ietvarnāciju, gan uzrunājot, piemēram, vēl Dāniju, vēl Itāliju, valstis, kuras jau palielināja kontingentus, gan arī citas. Es vienkārši piebilstu, ka mēs runājam par šo jautājumu, par Eiropas
potenciāli iespējamo spēku nosūtīšanu. Bet Lavrov kungs jau ir pateicis pēc tikai šīm pirmajām iniciatīvas uzsākšanām, kā sarunu uzsākšanu un veidošanu formātam, ir pateicis publiski, nebūs neviens viņa skatījumā, tā ir sarkanā līnija, NATO valstu pārstāvu, nebūs miera procesa. Kā tas ir? Tu Trumpu neklausies, ar Lavrovu klausies. Nevar tā. Nevajag nevienu klausīties. Šobrīd vienkārši es stāstu. Tas ir tas, kā mēs šobrīd runājam reāli. Ja mums, tur jau ir tas stāsts, ka mēs neviens nesaprotam, kā tas viss nobeigsies, jo viņi, piemēram, pēkšņi iznāk šobrīd ziņas, ka tur būs iesaistīti Brazīlijas un Ķīnas karaspēks. Mēs neviens šobrīd to nevaram, bet tas, ka mums ir jāapspriež šāds jautājums, un vai mēs esam gatavi, protams, ka mums ir jābūt gataviem tam, bet pie noteiktiem nosacījumiem. Protams. Bet par šo jautājumu ir komentējis arī valsts prezidents. Latvijas televīzijā viņš arī minēja divus nosacījumus skaidrībai, kāda veida karavīru nosūtīšana tiktu pastiprināta kontingents šeit, un otrs par to, kādi būtu noteikumi, uz kuriem karavīri atrastos Ukrainā. Bet Garsona kungs, raugoties uz šīm visām diskusijām, viņš šķiet, ka tas ir cik tālas nākotnes jautājums, vai mēs sūtam vai nesūtam savus karavīrus uz Ukrainu? Man liekas, primārais jautājums ir nevis par karavīru sūtīšanu, bet gan par to, uz kādiem nosacījumiem tiek panākts pamieris. Un, man liekas, pat bez, vai arī miers pēc tam, kad parakstīts oficiāls līgums. Un, man liekas, no mūsu interesēm ir ļoti svarīgi, ka Ukraina saglabā tos bruņotos spēkus, ka netiek ierobežot nekādi bruņotie spēki attīstībā. Jo mēs cietīsim tajā brīdī, ja Ukraina militāri būs vāja. Un tas, man liekas, ir viens no primāriem nosacījumiem. Otrs, varbūt pārsteidzoši, bet es šoreiz teiktu, ka mums tomēr būtu jārūpējas primāri par savu flangu. Varbūt nebūšu diplomātisks, bet Eiropā ir daudz citas valstis, kuras dara daudz mazāk un kurām pienāktos būt Ukrainā. Es saprotu solidaritāti, bet, manuprāt, šis nav tik daudz par solidaritāti. Šeit mēs būsim vienā flangā. Tiklīdz būs izbeigts vai panākts pamieris, vai izbeigts karš, mēs būsim vienā flangā. Un, manuprāt, tas būs bīstami no militārā viedokļa, ja mēs sāksim savus spēkus kaut kur smērēt pa to maizes riku. Tas ir jūsu viedoklis, bet tas ir jautājums arī par spēku klātbūtni šeit. Latkovs kungs, gribētu jums palūgt pakomentēt šīs ziņas, kas bija Financial Times sākumā raksts par to, ka varbūt tas ir pieprasījums no Krievijas šajās sarunās, lai tiktu atvilkt ASV spēki arī no Baltijas valstīm. Vai jūs par to kaut ko esat dzirdējis, ko jūs par šo varat teikt? Vēlreiz precizitātei. NATO lēmums, kurš tika pieņemts par NATO dalību valstu karavīru un virsnieku izvietošanu Polijā un Baltijas valstīs, amerikāņi šī lēmuma ietvaros atrodas Polijā. Un mēs jau zinām ātru Polijas reakciju, kur ir skaidrs no Amerikas Savienotām valstīm, ka neatvilks. 3 Baltijas valstīs šī lēmuma ietvaros neatrodas. Tur ir citas nācijas. Kanāda vada pie mums, Vācija vada Lietuvā un Briti, vada. Ja. Pie mums ir apmēram 4000 karavīri, Igaunijā 3700, Lietuvā 3700 un Igaunijā 2200. Vispār 18 nācijas šeit ir. Tā skaitā arī amerikāņi atrodas šeit. Viņu skaits mainās, viņi atrodas uz mācībām. Viņiem ir savi mērķi, mums ir dažreiz savi mērķi. Viņi tiešām ir strateģiskais partners, tāpēc strādājam kopā. Publiskāk tas nav izskanējis un nav nepieciešams, bet amerikāņi šeit atrodas. Nav nekādu indikāciju, vismaz mūsu sarunās, par to, ka būtu šis. Tas, ka Krievija to grib, viņi to gribēja un mēģināja uzspiest NATO dalību valstīm pirms iebrukuma Ukrainā. Starp citu, tas bija. Un NATO un tā skaitā Amerikas Savienotās valsts atbildēja skaidri un gaiši, ka nekā tam līdzīga nebūs. Situācija nav mainījusies. Es nebrīnītos, ka viņi prasa to pašu, bet tagad
saprotiet, viņi tad prasīja, mēs neiebruksim jums, jā, šis, tagad mēs esam iebrukuši, mēs nepārtrauksim kara darbības, ja nebūs. Nav tas, viņi gribētu iztēloties to kā no spēka pozīcijām, bet tas nav no viņa spēka pozīcijām. Tad nekādu indikāciju, ka Hāgā varētu šo lēmumu mainīt un mazināt NATO klātbūtni šeit, nekādu tādu indikāciju Bergmaņa kungs nav. Šobrīd man nav tādas indikācijas. Ja drīkst, tur tas NATO lēma pieņemšanā ir arī, varētu teikt, pozitīvā puse. Grūti panākt lēmumu, jo ir konsensus, bet, lai to lēmumu atceltu, arī vajadzīgs konsensus. Tādēļ, ja tas lēmums vienreiz pieņemts, viņu atcelt nav tik viegli vairāk. Iegarmiņa kungs, ko es teiktu, ja būtu diskusijas un Amerika kaut ko tādu rosinātu, būtu grūti panākt konsensus par tādu lēmumu? Es domāju, ka par to mēs nevaram spekulēt, bet tas, ko mēs esam dzirdējuši, par ko ir bijušas runas, un no poļi varbūt ir kaut ko garantējuši, bet principā šī administrācija visticamāk mēģinās kaut kādā veidā samazināt savu spēku klātbūtni Eiropā. Ar domu, ka viņi to izmantos Āzijā, jo tur viņiem neapšaubām vajadzēs stiprināt. Līdz ar to šī būs viena no Eiropas dilemmām, kā mēs spējam audzēt savas spējas. Te gan ir viena lieta, ko bieži vien mēs nedzirdam, tad, kad tur Dāņi vēl kādi saka, ka tur Krieviem 3-5 gadi, lai viņi pārgrupētos vēl kaut ko. Ja mēs tā skatāmies, 3-5 gadi, bet Eiropa jau var tajā pašā laikā kaut ko 3-5 gados darīs. Līdz ar to mums ir iespēja sagatavoties. Tā mūsu cita dilemma ir šajā kontekstā. Un tas šķiet diezgan ticami. To jau ir vairāki teikuši, gan pats Trumps. Mājiena arī no sarunām Rijādā tas iznāca ārā. Proti, amerikāņi šobrīd skatās uz to, ka varbūt ar mērķi, tas mērķis man liekas diezgan stulbs, bet nošķelt Krieviju no Ķīnas. Un viens no sarunu priekšmetiem būs sankcijas. Un tad ir jautājums, ja amerikāņi spiedīs, ies uz to, ka viņi tās sankcijas. Vēl jau vienmēr var sanākt tā, ka Putins pārlauž nūju un amerikāņi sadusmojas un tā bilde apgriežas kājām gaisā. Bet, ja amerikāņi izdomās tās sankcijas atcelt, ja amerikāņu bizness sāks atgriezties Krievijā, ko darīs Eiropa? Un šo es tā ļoti pozitīvi nevaru atbildēt. Šeit es jau pieminēju, jā, Bergmaņa kungs. Vēl viena maza nianses, kas varbūt ir no tāda militāra rakstura informācijas, bet kuras Amerikas Savienotās valstis jau sen atpakaļ Eiropā divās valstīs, tā ir viena no tām, ir Polija, ir izlietojuši savus agrās brīdināšanas sistēmas, kuras apsargā amerikāņu un kuri ir iesaistīti šo sistēmu, un kas ir cieši saistīts ar viņu valsts drošību. Līdz ar to tas ir ļoti jāņem vērā. Jāņem vērā, es jau pieminēju, Nacionālās drošības padome šonadēļ arī sanākusi un diskutējusi 3 cilvēki, kas piedalījās sanāksmē. Mums arī ir studijā Mieriņas kundze. Tie riski, tas paziņojums pēc NDP bija diezgan vispārīgs. Tur arī teikts, ka sēdā uzklausīta valsts drošības iestāžu ziņojumi par aktuālo situāciju. Tā aktuālā situācija riski nav pieauguši. Tas ir, ko teica prezidents. Varbūt jūs vēl varētu kaut ko pastāstīt. Neko daudz pastāstīt nevar, tāpēc, ka patiesībā tas ir, tā ir ierobežots pieejamības informācija. Bet tādu, ko mēs varam dzirdēt, jo tas ir jautājums, protams, mēs varam nedaudz ironizēt par to, ka jūs nevarat to slepeno informāciju stāstīt, un tas ir tāds nedaudz varbūt arī naivs jautājums, bet skaidrs, ka mēs nevaram tikai mierināt arī sabiedrību, ka viss ir labi, bez jebkādas faktoloģiskas informācijas tam apakšā arī. Es drīzāk gribētu parunāt, varbūt te jau pieskārās kolēģi par šīm miera sarunām. Un man šķiet, ka tas šobrīd dienas kārtībā ir būtiskākais. Kāpēc? Tāpēc, ka sarunas ir uzsāktas viņas mēs visi redzējām,
Un šķietami publiskajā telpā parādās informācija, ka par kaut ko ir vienošanās. Bet būtībā es gribu teikt, ka šobrīd vienošanās nav ne par ko. Būtībā ir tikai viens, ka Amerika ir vēlējusies atjaunot diplomātiskās attiecības, lai varētu tālāk uzsākt vispār sarunas. Tātad, un tas, kas izskanēja, punkts viens NATO, kas ir svarīgi Eiropai, un es domāju, ka Eiropai beidzot ir jāpasaka, ka mēs vēlamies Ukrainu NATO, un mēs nevaram pieļaut, ka viņa kaut kādā pārskatāmā nākotnē, varbūt ar pārējais periodu, nav NATO dalība valsts. Punkts 2. Punkts 2 ir, mums neder Eiropai iesaldēts konflikts. Tāpēc, ka tas ir sliktākais, kas var būt, tad mēs redzam, ka no tā izriet vesela virkni konsekvences. Tātad mums ir svarīgs šis noslēgtais miera līgums. Un protams, no tā izrietošie jautājumi, kāda ir kopējā Eiropas pozīcija šajā jautājumā, vai Eiropas līderi to ir apsprieduši, vai viņi, kas runās tālāk, kas sēdīsies pie galda, bet vai tie būs visi. Raugoties uz pašreizējo situāciju, minot šos nosacījumus, jūs optimistiski raugāties uz to, ka šo visu izdosies sasniegt? Es varētu pateikt tā, ka sarunas nebūs vieglas un viņas būs ļoti ilgas. Un es pat domāju, ka arī Amerikai pirmais plīvurs nokritīs pavisam drīz, un viņi sapratīs, ka varbūt šķietamā labvēlība no agresoru valsts puses ir tikai ilūzijas radīšana, lai tālāk varētu ievilkt visā šajā savā procesā un diktēt nosacījumus. Jo Krievija šobrīd ir apmierināta, jo viņiem ir mazas sīkas uzvaras, bet viņi nav vēl to izdarījuši. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi būt diplomātu klātbūtnē arī Vašingtonā, runāt un veidot šo vienoto nostāju, jo viņiem ir izdevīgi. Krievija ir izdevīgi runāt ar katru atsevišķu un katru ietekmēt savā veidā, uzpūst to narratīvu un to burbuli. Un liekt panākt tādā veidā arī to konsensusu, bet Latrovska kungs, es atgriezīšos pie NDP un riskiem. Jā. Lai nepārkāptu likumā noteiktos ierobežojumus, bet es teikšu to, kas noteikti sabiedrībai arī jāzina. Pašlaik attiecībā riski no mūsu austrumu kaimiņa attiecībā uz mūsu valsti vai uz Baltijas valstīm ir ļoti minimāli. Jo tās militārās vienības un izvietojums, kas atrodas tiešā tuvumā Baltijas valstīm, lielākā daļa militāru personu pašlaik ir iesaistīti karā Ukrainā. Un te pirms kāda laika pat bija, Krievijas info operācija, ja nemaldos, sociālā tīklā TikTok par to, ka Krievija koncentrējuši spēkus pie Igaunijas robežas, nedaudz virs ziemeļiem, virs Latvijas. Tie bija pilnīgākie meli. Krievija šad tad izspēlē šādas info operācijas. Tur nevajag būt nekādam pamatam, pat nekādai mazai grupai, vienkārši ierakstīt, lai radītu paniku sabiedrībā, lai mazinātu pārliecību par savu valsti. Mēs, protams, varam spekulēt, un Iegermaņa kungs piesauc Dāņus un citus par to, cik ilgā laikā pēc miera noslēgšanas Krievija varētu atgūties un tad mēģināt arī uzbrukt kādai NATO valsti. Atcerēsimies, ka viņi nevarēja sakaut neitrālu valsti, kas ir Ukraina viena paša, kādā veidā viņi mēģinātu to darīt attiecībā uz NATO dalību valstīm. Bet vienu lietu gan es neizslēdzu, un ka mums jābūt gataviem, kāpēc bieži vien runājot par ārējo drošību, mēs vienmēr pieminam arī iekšējo. Tas ir dažādāk veidi hibrīdu uzbrukumu. Daļu no tā mēs redzam ar nelegālās migrācijas spiedienu ar Baltkrievijas robežu, bet tur var būt daudz un dažādāk veidi, kā Krievija var mēģināt destabilizēt situāciju, bet tomēr iesākt karu ar NATO šāds solis nekad nevar būt izslēgts. Mēs jau tam arī gatavojamies, citādi nebūtu jēga ieguldīt mūsu aizsardzībā, bet šeit ļoti mazas iespējamības. Bet tās mums jāsamazina līdz nulei, tieši tāpēc, kad mēs ieguldam, veicinam savus kaujas spējas, mēs joprojām esam draugi ar Amerikas Savienotajām valstīm, un neskatoties, kurš ir tajā krēslā Baltajā namā, mēs uzturam teicams attiecības. Mums tas ir jādara.
Par šo mūsu darbu sarakstu parunāsim pēc mirkļa, bet es gribu pavisam īsi pieskarties arī politiķu komunikācijai. Jūs daudz teicāt komentāri par komentāriem, emocionālie izteikumi. Redzējām pirmdienas vakarā diezgan tādu daudz pārdomu raisīja prezidenta ieraksts par panikas krišanu, panikā raisīja gan dažādas diskusijas, gan arī vēlāk arī karikatūras. Šāds nedaudz sakaitēts laiks, Mūrnieces kundze, ir piemērots tādai ironijai vai sarkasmam sociālajos medijos no prezidenta kunga? Es par šo karikatūru, ko uzzīmēja mans bijušais kolēģis Gatis Šļūka. Un, jā, ir kaut kāda humora deva nepieciešama arī laikos, kas ir emocionāli sakaitēti. Jo tas ļauj paskatīties uz to mazliet no citas puses un šo spriedzi arī mazināt. Un arī pats prezidents atsaucās šai karikatūrai un nokomentēja šo karikatūru. Es domāju, bet tas sākotnējais prezidenta vēstījums bija es domāju, ka mūsu laikā. Sabiedrība gaida izskaidrojumu par šo situāciju. Un arī es neatceros nevienu laiku, kad tik daudz cilvēki nāktu klāt uz ielas, jebkur sabiedriskās vietās, telpās un vaicātu, ko mums darīt, kā mums rīkoties, ko mums gaidīt. Un tāpēc vajadzētu valsts varai komunicēt, nevis tikai nomierinoši, bet tā, kur cilvēkiem, lai būtu vispirms ticība šai komunikācijai, tā ir jābūt patiesai, tā ir jābūt atklātai, un tai ir jābūt virzītai uz racionālu, praktisku mērķi, stiprināt valsti, stiprināt sabiedrības noturību. Pašlaik tā komunikācija ir tāda, kādai tā jābūt? Es gribu teikt, tā ir ceļā uz labāku. Tad mēs parunājam, kas ir jādara amatpersonām, nedaudz, ko sabiedrība arī sagaida, kaut kādu rīcības plānu, un iesim uz to sarunu par mūsu tuvākajiem uzdevumiem. Tad tas, par ko ir panākta vienošanās, 4% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Nākamajā gadā pēc tam sasniedzam 5%. Par šo nevienam nav diskusija, vai vajadzētu varbūt straujāk, varbūt kāds uzskata, ka tomēr mazāk strauji. Kādas vēl ir tās diskusijas priekšā? Īsti jau nav skaidrs. Par 4% ir skaidrs nākamgad, bet īsti nav pateikts, kad ir 5%. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, ko mēs par tiem 4% izdarīsim. Pats svarīgākais ir, ko mēs izdarīsim, kā šos investīcijas aizsardzībā mēs tērēsim vai ieguldīsim tā, lai tas būtu praktiski, lai nebūtu izdarīti nekādi lieki darbi un lai būtu maksimāli labākais rezultāts. Maksimāli efektīvi ieguldīt tos līdzekļus. Un mēs gaidītu sarunu jau tālāk par šiem jautājumiem daudz detalizētāk. Tas būs grūti izdarāms, un te droši vien ir jārunā Garisona kungam, kurš kā valsts sekretārs ir tajā ikdienā visu laiku ar šo mērķu sasniegšanas, ko mēs uzliekam, un drusciņi jau, lai teiktu, ka mums te viss tik rožaini ir, es jau īstenībā arī budžeta apspriešanas laikā pieminēju to, ka mums arī nākošajos gados, šobrīd, kad pārskatot šo, ka mēs pieņemam šo lēmumu, ka mēs ejam paaugstināt, mums nākošajā gadā bija laikam 3,7 sasniedzams, bet tad, kad mēs šo papildus finansējumu būsim sasnieguši un ieguvuši šo vidēju darbības rādījus pretgaisa sistēmas pirmās, mums viņš kritās. Un tas bija tas mans jautājums jau šī gada budžeta apspriešanas laikā, ka mēs laidām uz leju to budžetu. Un man jau bija tas bažas par to, ka vai mums ir jālaiž uz leju. Šobrīd mēs redzam, ka mēs esam pieņēmuši šo lēmumu. Bet tieši tā, kā arī Mūrnieces kundze, domāju, arī Garisona kungs ļoti precīzi varēs pateikt, tas nav tik vienkārši, jo, piemēram, pieņemt lēmumu, tāpat kā Vācija saka, mēs pieaudzēsim tagad īsā brīdī tur līdz 2 vai līdz 3%, un tu nevari to naudu akumulēt jēgpilni īsā laika posmā, bet droši vien... Pirms, Garisona kungs, mums ir jautājums arī no skatītāja, ko mēs varēsim par tiem 4% no IKP nopirkt aizsardzībai, ja izdevumus militārajām spējām kāpinās arī citas Eiropas Savienības valstis, kas to visu saražos?
Ne, tam jāiet kopā ar militārās industrijas strauju attīstību. Jo skaidrs, ka tāda situācija, kad Eiropa nevar saražot 1 miljonu, nākamgad būs 2 miljoni, bet tas tāpat nav pietiekami artilērijas lādiņa. Tam jāiet kopā ar... Tam jāiet kopā, vai pašlaik situācija liecina, ka tas ies kopā? Pagaidām nē. Pagaidām nē, un tas, manuprāt, kopumā tā diskusija man atgādina, varbūt es mēģināšu savilkt tādu dievkalpojumu, kad mēs sakam, kad mēs ticam Dievam tēvam, un mēs to neapšaubam, bet vienlaicīgi mums ir jāpasaka, ko mēs darīsim paši. Jo tas ir tā būtība, un man liekas, ka šeit, un es tagad nemēģinu kritizēt, vienkārši arī no malas tagad es varbūt savādāk redzu to, ka sabiedrība, man liekas, sagaida to, ka, kaut vai NBS komandieris pateiks, es esmu tagad spējīgs izdarīt šo, un man vajag klāt vēl kaut ko, lai un jūs varat justies droši. Tas, manuprāt, tai komunikācijā pašlaik ir būtiskākais, un nevis tie 4 vai 5. Mēs esam situācijā, kad, manuprāt, jāsāk runāt par to, kas būtu vajadzīgs, lai mēs paši varētu daudz ko izdarīt un negaidīt. Un šīs visas frustrācijas, kas mums notiek, jo tieši tādēļ, ka mums ir šī neziņa par to, vai tiešām mēs esam spējīgi. Bet mēs nav tik slikti, mēs esam spējīgi. Visam bijis piebildīt šim, ka tad ir tas modelis, man liekas, kur varbūt mums ir vērts paskatīties uz kaimiņiem, kur viņi precīzi to dara. Piemēram, Igaunija pasaka, mums ir vajadzīga šāda spēja, šī spēja maksā tik, un viņi būs ieviesti tik. Mēs šobrīd nepasakām, cik tas maksā tā spēja, un tā ir tā problēma. Labi, ja mēs skatāmies uz kaimiņiem arī lietuviešiem, viņi saka, nākamgad 5% no iekšzemes koprodukta. Iztērēt jau to, nopirkt lielu ir kaut kādu. Šogad tikai 3% mazāk kā mums, bet vēlreiz Nacionālā drošības padomē šādā veidā, kā Garisona kungs teikt, tika skatīts. Neaizraujies. Es nestāstīšu detaļas, jā, paldies, kolēģi. NBS komandieris par šo arī ziņoja, lai būtu skaidrība, salikšu pa plauktiem. 23. gadā ir apstiprināts NATO reģionālais aizsardzības plāns attiecībā uz mūsu reģionu, kurā ir skaidri noteikts, kādām spējām jābūt mums, kādām lietuviešiem, igauņiem, kādas spējas piedāvā pārējās NATO. Mums nav iznīcinātāji gaisā, kaut vai tās piemērs ir, bet mums ir zināms, kas ir mums jādara. Tāpēc mēs arī iepērkam vidējā rādījus pretgaisu, krasta aizsardzību, ne tikai nopērkam, bet veidojam bataljonu, kurš ar šo nodarbosies, tātad apmācam cilvēkus. Ja? Mēs zinām šīs spējas, mēs netērējam vienkārši, viņiem notērēt, lai varētu parādīt Trumpam, ka mēs 4%. Ir zināms, kādas spējas mums nepieciešams, un priekš tā nepieciešams apkrīkojums un apmācība karavīriem, virsniekiem. Un tas tiek arī darīts, un jaunais komandieris to ļoti labi nodemonstrēja Nacionālā drošības padomē, ka viņš skaidri zina, kādas spējas ir jāattīst, kāds ieguldījums vajadzīgs. Un ar 4 vien, protams, nepietiek, un te es Bergmaņa kungam piekrītu, ir jāiet uz 5%, ja budžets tikai to ļauj, protams. Uz Mūrnieces kundzes jautājumu atbildēsiet, kad būs 5? Tas ir jūsu valdībā. Somija samazināja sociālos pabalstus, lai varētu kaut kādā veidā. Igaunija no 1. jūlija PVN būs 24%. Ja? Es negribētu iet uz šādiem soļiem, bet situācija ir visu laiku jāmonitorē, jo mums blakus ir agresoru valsts. Ja būs nepieciešams, ir jāiet uz šādiem. Bet te var būt arī bankām nodoklis, kas aiziet aizsardzībai. Es gribēju papildināt vēl par to militāro industriju, jo arī šobrīd ir skaidrs, ka mums ir vesela virkne uzņēmumu, kas būtu gatavi ražot. Problēma tajā, ka diezgan grūti ir saņemt šo industriālo certifikātu, tātad tas ir tas, kas ir jāpārskat šie nosacījumi, lai viņi ātrāk to varētu izdarīt. Un vēl viens, man liekas, ļoti būtisks aspekts ir šie ilgtermiņa līgumi. Tāpat kā Eiropa, arī mums ir jābūt skaidrs ilgtermiņa līgumiem, lai šai rūpniecībai nākotnē būtu attīstības iespējas. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un par budžetu runājot, mums šobrīd jau ir 3,45%. Skaidrs, ka izaicinājumi budžetā būs milzīgi. Līdz ar to varbūt tas, kas ir jāpasaka arī sabiedrībai, ja mēs uz šādu soli ejam,
tad skaidrs, ka mēs nevarēsim īstenot varbūt tās citas reformas, kuras mēs citkārt būtu īstenojuši. Ļoti daudzas tādas ir, es negribu varbūt kādu izcelt, un vienlaikus mums būs arī jāpārskata esošie tēriņi. Un tostarp arī varbūt arī vēlreiz arī administratīvie tēriņi un vēl kāda veida tēriņi. Tā kā, ja mēs uz to ejam, tad pasākumu kopums būs tāds, kas skars visus. Jā, bija par to runa, ka tas ir valsts pārvaldes izdevumi, bet ar tiem varētu nepietikt. Nē, tas ir tikai viens no. Tas ir viens no. Lietkovs kungs pieminēja bankas. Kādi... Nevajag uzreiz krist bankām virsū Latkovskam, ja? Bet ir piemēri, kādā veidā tieši aizsardzības vajadzībām var virspeļņas nodokli novirzīt. Un arī bankas, lai kreditētu duālā pielietojuma un militāros projektus. Tas ir divi, ko Ašarādena kungs, man liekas, runājām vairāk kā gadu par šo jautājumu. Tas joprojām vēl nav atrisināts. Bet runājot arī par jaunā komandiera Pudāna, un tiešām es ļoti ticu un uzticos Pudāna kungam, vajadzētu arī sabiedrībai pateikt tajās līnijās, kurās tas ir iespējams. Ko NBS domā un ko NBS plāno, lai kā attīstītu drošību šeit? Kādi ir galvenie uzdevumi? Vai mēs palielināsim obligāto dienestu? Ja palielināsim, par cik? Kā būs ar ekipējumu? Arī par resursiem, ko mēs varam vēl Es piekrītu, bet vispirms ir jānoformulē šīs vajadzības. Tas ir jāpasaka tādās lielās līnijās, cik to var pateikt arī sabiedrībai. Un tad, lai sabiedrība justos iesaistīta šī lēmuma pieņemšanā, jo tie būs smagi lēmumi. Smagi lēmumi. Vērkmiņa kungs, jums bija piebilde? Mēs tikai piebildi, ka mēs šobrīd nerunājam. Ja tā Eiropa tiešām saņemsies, pārslēgsies un sapratīs, ka mēs neesam karā, bet mēs neesam arī mierā situācijā. Un līdzīgi kā ar pandēmiju, tika akumulēti milzīgi līdzekļi, lai to mainītu un pārstrukturizētu piegādes ķēdes un sākt ražot paši tieši priekš pandēmijai nepieciešamām lietām. Tad, ja mēs šeit šobrīd ir izskanējuši, ka mēs iespējams toņi akumulēsim 700 miljārdus aizsardzībai, kur šajā plānošanas periodā vispār samazinājuma, man liekas, aizsardzībai piešķīra 1,8 miljārdus Eiropas Savienību kopumā. Tad, ja tādi līdzekļi tiek akumulēti, un tas notiek, kur, piemēram, tā pati investīcijas, Eiropas investīcijas banka, kurai bija uzdevums, tad kā? Mēs tajā pašā sanāksmē, kur bija, man Latkovs kungs nesaļaus samelot, kur Somijas pārstāv, kas šobrīd ir par investīcijām atbildīga NATO, viņi arī teica, ka viņi runājas arī Somijā ar bankām, kuras saka, jā, mēs esam gatavi atbalstīt aizsardzību, bet nedot ražot ieročus. Tad kā tas ir? Tas ir jautājums, bet Iegarmiņa kungs, jums bija gan replika, un es jums gribētu arī palūgt pareflektēt par to, ka mēs šeit runājam, mēs dzirdam, ko kaimiņi saka par izdevumiem, vai pārējie, kuri tā drusku gausāk ieguldā šajā industrijā Eiropā sekos šīm. Man varētu būt, ja es atcerēšos uz beigām visus 3 punktus. Pirmais. Es piekrītu, ka 5%, 4%, citi procenti, tas ir ceļš, ja mēs apņemamies šo naudu ieguldīt, tad tas ir ceļš uz kaut kurieni. Un man liekas, bieži vien tai sarunā pietrūkst, kur mēs gribam nonākt. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu pašiem sev noskaidrot, sabiedrībai teikt, bet arī nākamais ir, kā mēs to dabūjam cauri Eiropā. Jo, ja gadījumā pie sliktākā scenārija, kad Putins ar Trumpu kaut ko būs vienojušies, ja viņi mēģinās attīstīt citu veidu attiecības, kas varbūt nebūs tik pieņemamas Eiropai, tad ir jautājums, kādu signālu mēs gribam sūtīt Maskavai. Un, manuprāt, tie ir 2 signāli. Viens, šeit jūs degunu nebāziet, jo mēs spēsim sevi aizsargāt, mums ir tik un tik sabiedroto. Un mums ir tādas spējas, un otrs, un tas varbūt ir grūtākais, Eiropai ir jāmaina pilnībā savu domāšanu. Proti, pieraduši dzīvot Amerikas aizvējā, Eiropieši nekad nav domājuši par to, ka viņiem vajadzētu arī uzbrukt.
Un Krieviju, ja mēs gribam atturēt, viņiem ir jāzina, ka Eiropa ne tikai sēdēs krūmos un atšaudīsies, bet ka Eiropa ir gatava iedot arī pa seju. Un šis ir stāsts, pie kura mums vajadzētu kopīgiem pūliņiem, gan politiķiem, gan diplomātiem Eiropā strādājot nonākt. Eiropai ir jāizmaina pilnībā šī domāšana. Ceļš uz 5%. Izmainīt tuvākajā laikā. Kā saka, paredzēt to nevar, bet jo vairāk spiedīs zābaks, jo ir lielāks cerības, ka izdosies pie tā nonākt. Bet, jālasa ir šodienas mans raksts Delfos, kur... Raksti Delfos raksti Delfos ir jālasa visu laiku, bet mēs atgriežamies pie procentiem. Es gribu pārjautāt jums, Latkovska kungs. Pavisam nesen, 23. janvārī, mēs ar premjeri runājām. Šajā studijā es viņai arī minēju, ka kaimiņi straujāk plāno celt un prasīja premjerai mērķus tuvākajiem gadiem. Viņa teica, ka viņa nesauks nekādus populistiskus procentus, kā viņa teica pirms pāris nedēļām. Es saprotu, ka situācija strauji mainās. Un mans jautājums būs, vai situācija nemainīsies jūsuprāt tā, ka mēs nepieturēsimies arī pie šī plāna par 5%. Mēs tagad nepasakām skaidri gadu, un tad kaut kas mainās, un tad mēs netiekam līdz 5%. Tā situācija tiešām mainās strauji. Ja mēs nespējam reaģēt un velkam to, tad jā, tāpēc jau ir jāseko līdzi. Un tas uztraukums, protams, parādījies ir tieši uzsākoties Krievijas ASV sarunām. Bet viena lieta gan es gribu pateikt, mēs zinām to ceļu, atbildot Jēgermaņa kungam, kur mēs ejam vēlreiz. Ir skaidrs NATO reģionālais aizsardzības plāns Baltijas valstīm, un tur ir noteikts kaujas spējas, kādas ir nepieciešamas mums, un tajās ir jāiegulda. Tas ir tas mērķis. Ieguldīt tur un tik, cik nepieciešams, tik arī tur ir jāiegulda, jo ir skaidrs plāns, pēc tā plāna jau mēs arī aizsargāsimies, un pilnīgi piekrītu, ir Krieviem jāsaprot, ka tas nav gadījums Krievijas-Ukrainas karš, mēs centīsimies karu pārnest viņu teritorijā. Mums nav jāgaida, mums nebūs nekāda ierobežojuma NATO, un mums bliest pa Kremli, es atvainojos. Un būs tādas iespējas, mēs darīsim, ja Krievi iebruks šeit, mēs bliezīsim pa Kremli. Vēl viens jautājums ir procenti. Otrs, par ko bija plaša arī diskusija, Kainēka mīnus, Otavas konvencija, arī kaimiņi par šo diskutē arvien vairāk. NBS savu viedokli pagaidām, cik man ir zināms, nav mainījis. Garsona kungs, atkal ir laiks aktualizēt šo, tagad mums vajadzētu mainīt to nostāju? Manuprāt, jā, jo es neredzu citu iespēju, ja mēs racionāli pieejam resursu investīcijām NBS, es neredzu citu iespēju, kā mēs varam nodrošināt robežas aizsardzību, un te es neredzu problēmas fiksēt tās mīnas uz robežas, un viņas nekur nepazudīs, jo būs vajadzīgs arī laiks, lai vispār saražot un panākt tās, izvietot tās mīnas. Bet otrs, šis, man liekas, jautājums ne tikai par NBS spējām, tam ir šausmīgs psiholoģisks efekts. Jo viens tas būtu mums sabiedrībai signāls, ka jā, mēs esam nopietni, mēs esam gatavi pat šādas lietas izdiskutēt un lietot apzināti. Otrs tas ir signāls Krievijai. Ja mēs te runājam par to, ka mēs parādām mūsu zobus, tad tie ir zobi. Un trešais, tas ir arī signāls Trumpam, ka jā, mēs esam nopietni par savu aizsardzību. Tā kā, jā. Mierniņš kundze, ir laiks mēģināt aktualizēt šo diskusiju, jūsuprāt? Es domāju, es piekrītu, ir laiks aktualizēt un par to diskutēt, bet atkal, ne jau te noteikti mēs ne pirmie, ne pēdējie, bet es domāju, ka laiks aktualizēt visiem kopā, kaut vai NB8 formātā. Es teiktu, kāpēc gan ne mēs pirmie? Mēs šo jautājumu jau aktualizējām pirms gada. Notika kopsēde. Lēmumu mēs nemainījām. Pagaidiet, nav tik vienkārši. Ir ļoti interesanti. Iepriekšējais NBS komandieris bija ļoti pret un tika pamatots, ka no operacionālā viedokļa pret šo lēmumu par kainieku mīnu izmantošanu, bet es neesmu dzirdējusi viedokli no Pudāna kunga. Ir bijis precedents. Arī iepriekšējais bruņoto spēku komandieris bija pret obligāto militāro dienestu. Pēc tam šis viedoklis tika mainīts. Mēs redzam, ka bruņotie spēki savu viedokli var
mainīt, jo vienā brīdī ir vieni apstākļi, pēc tam šie apstākļi mainās. Un es teiktu, jā, parlaments šo jautājumu apspriedīs, cik es zinu, vairākās komisijās apspriedīs. Un nedomāju, ka mums ar to, mans politiskais viedoklis, ka mums ar to nav jāvilcinās. Ir jāuzklausa bruņotie spēki. Varbūt, ka mums ir jāiet uz priekšu 3 Baltijas valstīm, kas būtu ātrāks formāts nekā NB8. Bet, ja mums ir kopā arī Skandināvi ar mums, tas būtu lieliski. Protams, bet cilvēciski es domāju, ka 3 Baltijas valstis varētu iet uz priekšu pirmās, un Skandināvi mums pievienotos. Pavisam īsi atgādināšu, mēs šeit runājām decembra paša sākumā ar Pudānu kungu īsi pirms viņš tika apstiprināts šajā jaunajā amatā, un viņš teica tieši par kainieku mīnām jautājumu, viņš teica, ka politisko diskusiju rosinās kaimiņu valstu un sabiedroto lēmumu, un tad tā diskusija virzīsies, uz kurieni tā jāvirzās, Latkovska kungs? Somiem aizsardzība lielā mērā augstā kara laikā tika arī balstīta uz kājnieku mīnu izmantošanu, jo Somiem ir diezgan gara sauszemes robeža ar Krieviju. Latvijai, arī Igaunijai, starp citu, ļoti maza. Ja? Pašlaik pēc tās informācijas mans kolēģis Bergmaņkungs arī to varēs sniegt. Mēs zinām, ka martā noslēgsies izvērtējums Somijā, kurš visticamāk būs pozitīvs. Lietuvā arī noslēgsies martā, gal galā mēs savā starpā arī skaņojam. Arī Latvijā tam vajadzētu būt martā. Igaunijā ir negatīvāks viedoklis par šo, bet ja mēs esam Somi, Lietuva, Latvija, mums ir jāiet uz šo. Tas pilnīgi Garisona kungam piekrīt, un ja Somiem kādreiz šī aizsardzība bija balstīta tieši uz to, tad viņi labi saprata, ar ko viņi iespējams karotu, jo vienreiz jau viņi karoja ar Krieviju. Bet tad jūs sakat, ka mēs drīzumā atkal varētu mainīt šo nostāju un atkal Saeimā, nezinu, lemt komisijā, vēl kādā formātā? Mēs sākam ar šo jautājumu strādāt. Tas ir uz galda. Sagaidīsim vēl pēdējos izvērtējumus, bet mēs sākam par to diskusiju. Es tikai vienkārši piebilstu, ka kāds tas ir tas izvērtējums un tā situācija, kaut vai par to pašu valsts aizsardzības dienestu. Tad mēs jau labprāt viņu arī ieviest tajā brīdī, kad par to runāja. Bet ja tajā brīdī nebija karavīram ne zābaku, ne pistoles, ne ieroči, tad ko mēs darām? Ieviešām valsts aizsardzības dienestu, vai tomēr mēs skatāmies, kuras tad spējas dos lielāku pienesumu tai drošībai tajā brīdī? Un ko jūs sakat šajā brīdī? Šajā brīdī tad arī būs šis izvērtējums, ko arī Latkovska kungs teica. Tas, ko es gribu jautāt, tad arī militāra personas izvērtēs un politiķis, protams, skaidrs, ka mēs ieklausīsimies izvērtējumos, un šobrīd šīs sarunas notiek. Es saprotu, ka situācija ir mainījusies, un jūs jau redzat arī no tās retorikas, ka tādu iebildumu tik būtisku, kā tas bija vēl kādu laiku atpakaļ, vairs nav. Cik ātri noslēgsies šīs izvērtējums un diskusija? Viena lieta jau ir jāsaprot, ka arī tas process, protams, kara laikā, tāpat kā Ukraina šobrīd, viņi arī ir šīs konvencijas dalībnieci, un viņi šobrīd izmanto šīs lietas. Bet, ja mēs skatāmies tikai pēc tas, kas ir ierakstīts šajā konvencijā, tad no tā brīža, kad mēs sakam, ka mēs stājamies ārā, ir pusgads paiet, kamēr mēs likumiski izstājamies. Bet, kā es teicu, tas jau... Lielāka problēma ir, kur mēs ražosim. Mēs esam jau runājuši ar Somiem. Somija gatavo un būvēs sprākstvielu rūpnīcu. Plus mēs iepērkam prettanku mīnas un ceram līdzīgi kā citos lielos iepirkumos, ka 30% no tā tiks komplektāts šeit. Līdz ar to parādās iespējams arī pašiem kājnieku mīnas šeit veidot. Iespējas ir, tās jau ir apsvērts NBS vidū ar oficiāliem paziņojumiem, ceram uz martu. Ceram uz martu. Vēl ir skaidrs, par ko mēs runājam, militārā ražošana, un tur ir arī daudz jautājumu, par ko mēs šobrīd vairs, es domāju, nepaspēsim parunāt tās sīkāk, diemžēl. Jums bija taisnība, ka šī ir gara diskusija ar plašiem jautājumiem. Bet tā, kungi, dāmas, pavisam īsi. Izdevuma aizsardzībai, militārā ražošana, diskusijas par Otavas konvenciju. Kas ir vēl tie soļi, ko mēs tuvākajā laikā mums vajadzētu spērt, bet tādi konkrēti, vai kādam vēl ir kas piebilstams?
Es domāju, robežas nostiprināšana, jo mēs nevarēsim gaidīt, kamēr līdz pēdējiem brīdim, jo tas aizņem laiku, jāsāk tagad un tūlīt. Un otrs, protams, manuprāt, ir jākāpina personāla sastāva, skaitliskais sastāvs. Un es piebildīšu vienu, man klausoties šajās dienās diskusijas un vienmēr prasa, kas ir tie riski, kas mums var būt kaut kā nākotnē. Mēs uzsākām 2018. gadā visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmas izbūvu šai valstī. Un līdz šim brīdim, man liekas, ir tas problēma mums valstī, ka mēs neesam, un tā ir ikviena, attiecībā arī uz mūsu pašu ģimenēm un savu. Kamēr mēs nemainīsim savu domāšanu un attieksmi pret šīm lietām, mums būs ļoti grūti kaut ko realizēt. Mums pašiem ar sevi ir jāmaina tā attiecība pret lietām, pret drošību. Ja mēs to sapratīsim, daudzās ministrijās, daudzās vietās, daudzās pašvaldībās ar vienu vēl dzīvo miera laikos. Nu, nav viņa miera laika šobrīd. Un ja tu nesapratīsi to, ka tev šobrīd tajā ir jāiesaistās, jādara un jābūt iniciatīvai, tas būs ļoti grūti. Domāšanas veids un šis visaptverošās aizsardzības koncepts ir viens teikums. Katra cilvēka Latvijā attieksme pret drošību. Katra attieksme pret drošību, jūs teicāt par to skaitu, Garisona kungs, mūsu rezervas ir, cik ir 30,000, manuprāt, mēs runājam par to. Ir vēl? Es gribu teikt, ka civila aizsardzība, tur ir gana daudz ko darīt. Tas ir vēl viena tēma, tikai visās jomās. Tas ir arī mūsu nodrošinājums ar visām vajadzībām, rezervēm. Un vēl sabiedrības informēšana. Tas, man liekas, ir tāds nepārtraukts darbs, kas ir jādara visu laiku, un mēs jau arī šodien te nedaudz diskusija par civilo aizsardzību, tur laikam jau mazāk jādiskutē, vairāk jādara. Viena lieta, Silenas poligons, liels, jo ātrāk mēs to attīstīsim. Piedod, lūdzu. Piedod, lūdzu. Labi, mēs sapratām. Izolacionisms. Sapratām, jā, Mūrniec kungs. Jā, es teiktu tā, šeit vajadzētu vienu kārtīgu sarunu ar sabiedrību par šiem nepieciešamiem pasākumiem. Es jau šajā sarunā teicu, jo mums šobrīd pietrūkst, es saprotu, mums šobrīd pietrūkst arī informācijas par to, kas tiek plānots. Nestrādājot aizsardzības komisijā, bet ārlietu komisijā, es domāju, ne tikai man, bet visa sabiedrība grib zināt, ko plāno mūsu bruņotie spēki. Un te es gribētu vēl uzsvērt obligāto dienestu, kur gribu redzēt plānu, kā ir plānots pieaugums, un arī beidzot atbrīvot rokas mūsu militārās industrijas attīstībai. Jo tur ir runāts par virkne pasākumiem, kuri kavējas, un es kāpēc tos nevar ieviest, un pašiem ir brīnums un pārsteigums, kāpēc tas vēl nav izdarīts. Bet es ātri vēl par tām rezervēm. 30,000 tāds teorētisks skaitlis, kā jums šķiet, tas ir? Tas nav teorētisks skaitlis, tas ir reāls, kas tika rēķināts un skaitlis, kas tika ierakstīts valsts aizsardzības koncepcijā, un tas skaitlis izmaksā aptuveni 1 miljardu. Tas viss ir sarēķināts, vismaz bija. Respektīvi sarēķināts, jā, bet cik mums reāli to piesaistīt, kad vajadzēs? Jautājums, cik mēs varam iesaukt valsts aizsardzības dienestā, cik ātri mēs varam audzēt rezervis, jo skaidrs, ka rezervi audzējot nav tikai cilvēks, ir vajadzīgs ieroči, forma un vispārējais, bet vienlaicīgi, jo arī vairāk mēs ekipējam un visu kaut ko pērkam, tur arī vajag cilvēks. Mums nevajadzētu nonākt situācijā, ka mēs sapirkuši kaut ko un beigās cilvēku nav. Un tādēļ tas skaitliskais sastāvs jāaudzē šā vai tā, jo mēs nevaram palikt pie esošiem cipariem. Iegrmaņa kungs, vai jums vēl ir kaut kas piebilstams par tiem soļiem, kas būtu jādara to? Es atgriežos pie Eiropas. Es tomēr domāju, tas viss, ko šeit teica kolēģi, tas viss ir pareizi. Bet tā nākamā fronte mums ir Eiropas virzienā. Eiropai ir stipri jāmaina savu domāšanu. Un bez mums, bez baltiešiem, bez ziemeļniekiem, tās apcīt ir īstenībā labā ziņa. Beidzot ir izveidojusies kaut kāda kopiena, kurai šķiet ir daudz maz vienot izpratnē par draudiem un par to, kas ir jādara. Vēl to es vēl pieskatīt klāt. Šai grupai pirmkārt jāstrādā stiprinot savu sadarbību reģionālo, bet ir jāspiež maksimāli Eiropas lielajām galvaspilsētām mainīt domāšanu. Jo atkal amerikāņiem
Ja Eiropa nespēs kaut cik sakarīgi izstāstīt, ko viņi grib, amerikāņi mūs ignorēs. Gribētu kaut ko Es piebilst? pabeigšu to, kur man kolēģi apcēla par Sēlijas poligonu. Jo ātrāk Sēlijas poligonu būvniecība tiks pabeigta, jo lielākas iespējas mums piesaistīt citu NATO dalību valstu vienības šeit, tāpēc, ka iespējas tik lielā poligonā trenēties kopā kaujas mācībās, tā būs vienreizēja iespēja, ko pašlaik izmanto ādažos, bet tas jau kļūst pa maz. Tāpēc šī ir vēl viena iespēja ne tikai priekš mums, bet dabūt šeit vairāk citu NATO dalību valstu karavīrus. Šī diskusija vēl varētu turpināties, jautājumu daudz, bet laika maz. Es gribētu burtiski dažas minūtes vēl paspēt par tām pārmaiņām iespējamām valdībām. Latkovska kungs, šīs ir labs brīdis šādam restartam? Varbūt pat nokavēt zināmā mērā brīdis, ja kas attiecās uz satiksmi. Satiksmes problēmas bija redzamas jau rudenī. Rosinājāt ar Siliņas kundzi raitāk virzīties un risināt šo jautājumu? Nevajadzēja rosināt, pietika atlikt lasīt Delfi ziņu virsrakstus, lai saprastu, ka situācija nav laba. Tā kā šodien ir Siliņas kundzei plānota tikšanās ar koalīciju. Tūlīt vēl norefrešos šo ziņas. Nekādu ziņu vēl nav par to piedāvājumu. Dzirdējām daudz atskaņu par to, kuras ir tās nozares, kas jāmaina. Tas, ko jau pieminējāt, satiksmes ministrs, tad Briškina kungs zaudēs savu amatu? Es atvainojos, es tiešām neesmu valdības vadītājs, nekā arī koalīcijas vadītājs. Jūs esat vienā partijā ar valdības vadītāju. Nu jā, bet valdības vadītājs ir tas, kas izvērtē, un tā ir jebkurā valdībā savus ministrus, aicina viņus kabinetā, pēc tam arī viņus var atlaist. Līdz ar to tiešām veids valdības vadītājs. Man nav šeit vairāk informācijas, un es ar visticamāk sekošu līdz ziņām. Siliņas kundze ar jums pirms tam nav izrunājis ar partiju savu Es plānu. neesmu tāda līmeņa politiķis, lai Jūs, Latkovska kungs, jūs premjeru neesat lūgt man vienotība. padomu. Es esmu tikai politiķis, no Siguldas. Jūs esat diezgan ilgstoši politikā, arī jums bija amati gan vienotībās vārdā ieņemāt Tāpēc man daudzus neko amatus. nestāsta, Bijāt jo- arī frakcijas vadītājs, bet labi, ja jūs sakat tā, tad man ir jautājums cits redzējums, ko Kulberga kungs sociālajos mēdījos rakstīja, varam parādīt arī uz ekrāna, jaunā vienotība, tad viņš versās pie Siliņas kundzes, ka jāuzņemās viņai atbildība risināt pašai problēmas, nevis jāizsaka divdomīgi piedāvājumi visam apvienotajam sarakstam vai daļai no apvienotā saraksta. Bergmaņa kungs arī saņemat piedāvājums divdomīgus no Siliņas kundzes? Vai man droši saka, no manis, Viņš man bet 10 gadus jau piedāvājums izsaka, bet mēs nezinām tiešām neviens. Es tiešām nezinu, kas, bet ja jūs prasījāt, kā jūs sākumā teicāt, tad šobrīd mūsu valstī ir sarežģītāk, jo mēs paši visu raidījumu runājām par to, kas ir kā ārpus mūsu valsts notiek. Bet šis viss ir tiešām saistīts ar tiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit runājam, lai viņi tiešām virzītos pietiekami kvalitatīvi un ātri uz priekšu. Un ir jābūt kaut kādai, es nezinu, kā tas viss, man nav ne mazākās informācijas, pat vakar runājot ar cilvēkiem, kas ir varbūt pat tikušies ar Siliņas kundzi, un arī viņiem nebija šīs informācijas, līdz ar to es šobrīd Bet labi, šis ir Bergmaņa kungs labs brīdis? Mēs to neviens brīdis? nezinām, vai labs vai slikts. Vienkārši mums nevar, man liekas, būt labs, bet vienkārši mums ir jāiet uz priekšu, un mēs vienalga, kā jāmēģina risināt. Un ja mēs, kā es teicu, ja mēs mainīsim šo domāšanu un attieksmi pret lietām, ka mēs visi apzināmies, ka mums ikvienam, vienalga, vai mēs esam opozīcijā, pozīcijā, vienalga kādā darbā, ja mēs sapratīsim, ka mūsu valstī vajag šobrīd palīdzēt un nosargāt viņu, tad viss iet notiks. Bet tas ir tiešām tas ikvienā vietā, ierēdnim, vienalga, kas tas būtu skolotājam vai ārstam vai kam. Ja mēs šo sapratīsim un mēs būsim vienoti šajā brīdī, tad man nav šaubu par to, ko mēs ar cerībām un ticību runājam šeit, ka tas arī realizēsies.
Tas ir ļoti labs vēlējums būt vienotiem un tiešām ieklausīties un uzticēties vienam otram, bet vēl nedaudz par politisko situāciju, burtiski 2 jautājumi un noslēgsim šo sarunu. Munēts kundze, jūsu partijas pārstāvs Raivis Dzintars Latvijas televīzijā arī par šo runāja, arī ir izteicies par... Mēs ne plāksteris, ne stute, jā, tieši tā, bet ka premjera būtu ieinteresēta, ka kāda opozīcijas partija pastutētu. Jums šķiet, ka tas ir realistisks risinājums, ka koalīcija mainīsies, ne tikai varbūt ministru? Es pat nezinu, ko Siliņas kundze paziņos. Kur partijas biedrs, ierindas biedrs Latkovska kungs. Nezinu, ko Siliņas kundze tūlīt paziņos, kur es vēl kā opozīcijas pārstāvi varētu par to spekulēt. Bet es gribētu pievērst uzmanību tādai lietai. Tas, kad bija Kariņa kunga 2. valdība, kurā man bija gods strādāt, tad valdības reitingi tika mērīti bieži. Tika apspriests, ko konkrētais ministri ir izdarījis, nav izdarījis, bija tikšanās ar ministriem, un mums bija arī atskaites punkts sabiedrības uzticēšanās valdībai caur reitingiem. Tur bija ļoti, salīdzinoši ar šo valdību, faktiski, tad ir brīnums, kā valdības reitingi var nokrist tik strauji un tik dramatiski. Tad tas nozīmē, kaut kas šajā valdībā ir aizgājis greizi. Un tur tādas kosmētiskas pārmaiņas nelīdzēs, lai mainītu to, pirmkārt, veidu, kā valdība strādā, otrkārt, lai tā spētu nodefinēt mērķus, uz kurieni un kā virzīt valsts attīstību. Drošība tā ir pirmā prioritāte. Kosmētiskās pārmaiņas neredzēs, to mēs, ko redzējām Ināras Egles rakstā, piemēram, ideja samainīt aizsardzības ārlietu ministru vietām. Tas ir kosmētiskas pārmaiņas, Mieriņas kundze, vai jūs arī drīzāk skatītos, ka vajadzētu radikālākas pārmaiņas? Jāsaka tā, ka katrai valdībai ir savi izaicinājumi, un arī šai valdībai ir savi izaicinājumi, un mēs jau nevēl esam šodien šeit studijā, ka drošība ir viena no tām. Un viss, kas saistās ar drošību. Līdz ar to, ko mēs redzam sabiedrībā. Sabiedrībā ir uztraukums par nākotni, gluži vienkārši kā dzīvot tālāk, kā būt. Tas, kad mums vairāk jāstāsta sabiedrībā, arī skaidrs ministru vērtēšana un to, kā vērtēt vispār ministru darbu, tas ir ministru prezidentes kompetence, un viņa vislabāk to redz. Ja viņa uzskata, ka tas palīdzēs valdības tālākam restartam, tad mēs, protams, to respektējam. Mēs gribam redzēt, tad kas ir, kur viņa redz tās vājākās vietas un kā mēs varam tālāk virzīties. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd visi šeit sēdošie gaidām un ļoti drīz arī sagaidīsim. Jā, pavisam tikko norafšoju arī Lentu, joprojām ziņu nav, joprojām gaidām, un tad mēs arī noteikti... Tad mēs noteikti arī sekosim līdzi, gan mani kolēģi šeit Delfos, gan arī sekosim līdzi drošības situācijai. Domāju, ne pēdējā diskusija tuvākajā laikā par šo jautājumu. Paldies jums šodien par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamnedēļ. Aiciniet.